Vai tu arī nesaproti, kāpēc cilvēki baidās mazgāt mašīnu -10 grādos? Ja ir ģenerēts boksi, kuros pat ziemas temperatūrās, pat lielos mīnusos ir +6 grādi. Ejam izmazgāt manu mašīnīti. Es, protams, neesmu motociklis, un man nav motociklista ķivera, bet, ja tu atbrauc ar motociklu, tu vari ērti pakārt, un tev nav jādomā, kur likt uz grīdas vai kaut kur pakāri. Izmazgāja savu motociklu un brauc tālāk. Ja kas tās ir slepušanas ķivera? Piebraucot pie vārtiem, mēs redzam numuru, uz kuru ir jāpiezvana, lai atvērtos mums vārti. Es izvēlējos vārtus ar birsti. Un ir arī birste, aktīvās putas, un trešais boks arī birste. Vispār šī automazgātava atrodas Pļavniekos, Lubānas ielā 111. Blakus Lidlam, krustojumā starp Lubānas ielu un Ilūkstes ielu. Pēc iebraukšanas boksā pēc iespējas ātrāk aizverat vārtus, lai saglabātu visu siltumu. Nu ko, ir laiks iztestēt šīs 7 funkcijas un sāksim ar diskiem. Paskatieties, cik viņi briesmīgi izskatās. Zaļā krāsā Šreks vienkārši atnāca. Kamēr gaidi, kamēr uz diskiem tur ķīmija dara savas lietas, var jau slēgt aktīvo ķīmiju un mazgāt pārējo mašīnu. Vispār šim šampūnam ir nereāli patīkama smarža. Es šokā. Ierakst komentārā, vai es pareizi mazgāju mašīnu. Uzreiz pamanīju, es mazgāju mašīnas parasti pati, un es pamanīju, ka šeit ķīmija tiešām uzreiz strādā, un visi netīrumi, liela daļa jau krīt uz leju, jau mašīna paliek tīrāka, man būs tīra mašīna. Ņemam šo pistoli, slēdzam ūdens un putas un nostalosim mašīnu. Ir ļoti liels spiediens pistolē, vienkārši mani uz aizmuguri aizvelk, paskatieties. Paskatieties, cik labi strādā ķīmija, jau durvis reāli tīras. Turpināšu es ar birsti, ar putām. Zini, kāpēc es nebaidos ņemt birsti un mazgāt ar birsti mašīnu? Tāpēc, ka viņi ir no zirga matiem un viņi neskrāpēs mašīnu, jo es tikko to noslaucīju. Ieslēdzam, uzgaidam un nāks tūlīt ārā putas. Man uz logiem ir izveidojis kaļķakmeņs un parasti es ne uz vienas pašapkalpošanas automazgātavas nevarēju atmazgāt. Es tūlīt visu logus atrīšu. Es jau profiņš varat mani saukt mazgāt jums mašīnas. Bet tas būs dārgi. Nu ko, ar šo es tiku galā. Liekam atpakaļ. Ko, slēdzam ūdeni un mazgājam no šīs visas skaistās putas. Paskatieties, cik viņa jau ideāli izskatās un spīd, bet nostiprināsim to visu ar masku. Un lai jums nepaliek nekādu baltu plankumu uz mašīnas, vajag spodrināt un žāvēt savu mašīnu. Spodrināšanā ir destilēts ūdens. Nu ko, mana mašīna ir tīra un man liekas, viņa nekad mūžā nav bijusi tik tīra. Es nopietni, man šī mašīna jau ir 2,5 gadus, bet tik tīra es jau redzu pirmo reizi. Un bonus tie, kuri atbrauc šeit mazgāt mašīnu, ir vēl 10 minūtes bezmaksas putekļu sūcējs, bet pirms tam tev ir 2 minūtes, lai notīrītu mašīnu, kamēr nav iedegusies lampiņa un lai brauktu projām. Šī ir tā vieta, kur jūs atbraucat un varat izsūkt bezmaksas savu mašīnu, 10 minūtes atgādinu, un arī sanāk, jūs šeit maliņā varat atbraukt noslaucīties un otras puses izsūkt mašīnu. Ja jums ir nepieciešams vairāk vai vienkārši vēlaties izsūkt, šeit atsevišķi automātiņš, kurā arī var apmaksāt. Bet pirms iebraukšanas boksā, ja vēlies maksāt skaidrā naudā un to ir jāizmaina, viņa nāc pie maiņas aparāta un maina. Un tā tikai brauc boksā un mazgā savu mašīnu.